Labdien! Esmu Sarmīta Kauliņa un pastāstīšu par ēterisko eļļu kursu, kurš notiks Zoom platformā, tātad online, no 24. līdz 28. oktobrim ieskaitot 5 vakarus no vietas, katru vakaru 2 stundas, tātad kopā būs 10 stundas, un būs ļoti daudz informācijas. Es pati aromaterapijā strādāju jau 21 gadu, un par cik esmu certificēta kosmētiķe, ārstniecības persona, tas ir mans arī ikdienas darbs, un savā ikdienas darbā es pielietoju ēteriskās eļļas. Un strādāju arī kā aromaterapeits, un esmu arī Latvijas aromaterapeitu asociācijā. Tātad zināšanas ir papildinātas gadiem, jo šī tēma ir tik ļoti plaša, ka te var mācīties, un mācīties, ja vien tikai tas interesē. Par to es stāstīšu apmācībās. Kas tad ir ēteriskā eļļa? Ja? Šī te esence no auga, kas ir tik aromātiska, reizēm patīkama, reizēm netik patīkama, reizēm pat ļoti nepatīkama. Un kas tad ir šajās maģiskajās, es tā varētu teikt, pudelītēs, šis te maģiskais aromāts, un ko viņš ir spējīgs mums iedot, un kāda tad ir tā ietekme uz organismu. Protams, sākšu ar vienkāršām lietām, kā tad pazīt kvalitatīvu ēterisko eļļu. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēdz būt arī daļēji sintētiskās un sintētiskās ēteriskās eļļas. Tātad, kā pareizi izvēlēties ēterisko eļļu, kas ir svarīgi, lai ēteriskā eļļa atnestu mums tikai labumu. Tomēr vienmēr jāatcerās, ka ēterisko eļļu pareiza lietošana būs droša lietošana. Tādēļ arī kursam nosaukums ēterisko eļļu droša lietošana. Es 100% esmu par ēterisko eļļu drošu lietošanu. Par to es runāšu daudz, stāstīšu, pamatošu, kāpēc ēteriskās eļļas ir jālieto uzmanīgi un jāzina ēterisko eļļu sastāvs, ēterisko eļļu iedarbība, un līdz ar to mēs zinām, kā šo ēterisko eļļu pielietot. Protams, ir pilns internets ar ieteikumiem, receptēm, padomiem, tomēr nevienmēr šie padomi ir droši cilvēka veselībai. Nevienmēr šie padomi ir droši cilvēka veselībai. Šajos 5 vakaros, tātad tiks apskatītas 55 ēteriskās eļļas. Ēterisko eļļu kvalitātes kritērija, ēterisko eļļu sastāvs, pielietošanas veidi, tiks iedotas sadarības tabulas, jo kamēr nav pietiekami daudz zināšanas par ēteriskajām eļļām, ļoti grūti arī zināt un saprast, kura tad eļļa ar kuru eļļu labāk iet kopā, un ir arī pretējās eļļas, kuras nedrīkst savienot kopā. Tātad arī par to, protams, ēterisko eļļu blīvums un pielietojums veselībai visām organismu sistēmām. Tātad būs nosauktas ēteriskās eļļas, kuras vislabāk iedarbojās, uz kuru orgānu, uz kuru organismu sistēmu šīs ēteriskās eļļas vislabāk iedarbojās. Tā, lai kursu noslēdzot, jau būtu tādas arī praktiskas zināšanas, kā veiksmīgāk pielietot ēteriskās eļļas. Ēteriskās eļļas ādas kopšanai, arī šeit ir nianses, jo ēteriskā eļļa var būt arī kairinoša, var būt arī kņudinoša. Tātad kādi ir veidi,
kādi ir drošākie veidi, kādi ir intensīvās iedarbības veidi, pielietojot ēteriskās eļļas, un ar ko tad jārēķinās lietojot vienu vai otru veidu. Maisījumu gatavošanas pamatprincipi, kā tad tā pareizi un, teiksim, tā profesionāli sagatavot kvalitatīvu, drošu ēterisko eļļu maisījumu, arī devas. Receptes, dažādas kombinācijas, ieteikumi, ļoti daudz informācijas. Iegādājieties šo kursu līdz 20. oktobrim ieskaitot, cena ir tikai 90 eiro. Katrs dalībnieks saņems apliecību, tātad apliecinājumu, kā ir apgūts ēterisko eļļu kurs, ja, un ir šīs te pamatzināšanas. Apliecība tiem profesionāļiem, masieriem, kosmētiķiem, kas ir asociācijās, tiem tiek piešķirt arī 10 tālāk izglītības punkti. Tātad tas arī ir vērtīgi, jo arī mācoties online, mēs varam iegūt šos tālāk izglītības punktus. Tātad būs apliecība, tomēr būs jāizpilda kursu noslēgumā neliels tests, kur jāatbild uz jautājumiem. Tātad testa veidā, kas katram tiks izsūtīts uz e-pastu, un konkrētā laikā varēs vienojoties aizpildīt šo testu nesteidzīgi savā vēlamajā laikā. Tātad tas būs tā ļoti draudzīgi. Tests nav sarežģīts, ja mēs uzmanīgi klausamies, un jautājumi arī ir tikai 12. Ja? Tātad 12 tādi pamati jautājumi ar atbilžu variantiem. Tātad tas nebūs nekas sarežģīts. Tomēr šī te kontrole pirmkārt ir nepieciešama dalībniekam pašam, lai saprastu, vai es esmu izpratusi šo informāciju, un kā es esmu izpratusi šo informāciju. Ja? Šeit nav skola, šeit neviens neteiks, ka tas ir fuj vai nepareizi, un nerādīs ar pirkstu, ka tu to nezini. Ja kāds jautājums nebūs skaidrs, tad es arī sniegšu pareizo atbildi un atbildēšu uz neskaidriem jautājumiem. Tātad iegādājieties līdz 20. oktobrim, cena 90 eiro, un pēc 20. oktobra cena 140 eiro, jo tā būs tā kursa pamata cena. Un tiem, kas iegādāsies šo kursu, bonusā saņems praktisko video nodarbību. Šobrīd varbūt tas, lai paliek noslēpums, tā būs ļoti interesanta, ļoti vērtīga, ļoti nodarbība mūsu veselībai, un tā tad būs arī dāvanā video nodarbība. Gaidu pieteikumus un piesakies un tiekamies kursā.